Šodien esmu ieradusies Skonto stadionā, lai apskatītu, kā Rīga futbola kluba sagatavo laukumu futbola sezonai. Iesim un apskatīsimies, kā tad viņiem sokas darbi ar Kyoto traktoru. Aiziet! Sveiks, Kris! Čau, čau! Prieks tevi redzēt. Prieks, paldies! Dāvaniņu, ceru, ka noderēs. Noderēs noteikti. Lietusargs un termokrūze šajā augstajā laikā būs ļoti noderīgi, protams. Jā. Tad varbūt Kris var pastāstīt, kā tad veicās darbi ar Kyoto traktoru, kā tiek sagatavots laukums futbola sezonai. Pirmkārt jāpasaka, ka mēs pirmās divas spēles esam uzvarējuši, tas ir pozitīvi, un tagad liela nozīme ir arī Kyoto tehnikai no Ferus. Skaidrs, mēs sākam sezonu uz mākslīgā seguma laukumiem, bet pēc iespējas ātrāk gribam sākt arī šeit Skonto stadionā, un kā mēs redzam, arī Kyoto tehnikai ir liela nozīme šajā procesā. Ne tikai cilvēku faktoram, bet arī tehnikai, un tas process šobrīd notiek. Mēs esam noņēmuši veco slāni, nedaudz uzlabojuši hibrīdu pacēluši uz augšu. Pēc tam notiks arī jaunā zālā iesēšana, un tad sildīsim no apakšas ar elektrību. Arī tehnikai būs nozīme, tā kā daudz ir atkarīgs arī no tehnikas, un mēs ceram, ka pēc mēneša šeit jau būs pilns stadions, lielisks zālājs, un Rīgas derbijs Rīga pret RFS pilna tribīņu priekšā. Arī Rīga futbola kluba izvēlās Kyoto no Ferus LV.